Mums apgunstas muižā palika pa garlaicīgu, pa šauru, tāpēc nākamais lielums pagasts liekas absolūti loģisks turpinājums šim izaicinājumam, ko cilvēku grupa var izdarīt labu savai Latvijai. Un tamdēļ sākās mums viss ar biedrības izveidi, nepilnu pusgadu pirms padomes rašanās, un biedrībā izdarītie labie darbi absolūti pamudināja loģiski turpināt, un te nu mēs esam. Jā, šajā laikā Zaļnieku pagasta iedzīvotāju biedrībā es biju piedalījušies arī 3 projektu izveidē, kas visi tika veiksmīgi apstiprināti, uzsākti, un tad, kad augustā bija padomes vēlēšanas, tad arī viena no aktīvākajām grupām, kas mēs bijām iesākuši biedrībā darboties, tas bija tiešām šķiet loģisks turpinājums, ka mēs ejam un kandidējam arī šajās padomes vēlēšanās. Un arī bija laba sajūta, ka ir atbalsts no vietējiem iedzīvotājiem, katrs atbalsta kā māk. Mums bija bijusi kopīga pavasara talka ar vietējiem iedzīvotājiem, dažādas idejas, gan lieli sapņi, gan tiešām reāli īstenojamas. Tad šķita, ka mēs varam arī šādā veidā. Biedrībai ir juridisks spēks un iespēja iesniegt projektus, bet padomei, vismaz pēc plāniem, redzēsim, kā būs dzīvē, ir varbūt iespēja solīt tuvāk tikt pašvaldībai. Pēc ir labi, ka ir abi. Tāds, manuprāt, veiksmīgs modelis, kā kaut ko attīstīt savā pagastā. Pirmie soļi galvenokārt ir vienkārši vienam otrā sajušana, iepazīšanās, pacietīga un noteikti ne pārmērīga forsēšana, ne skriešana, lai nenobiedētu novadu un paši sevi. Pie pirmajiem darbiem, laikam mēs varētu minēt, pirmā tāda pilota izdevuma, pilota avīzes izveide. To veidoja tieši padomes sastāvs, kur mēs apkopojām, kas labs ir pagastā un kas labs ir izdarīts 2024. gadā. Sanāca diezgan biezs un cienīgs, un ja vien būs kādas finansiālas iespējas, tā izstās, ka tas saturs ir gana, lai ik pa laikam tādu izdotu. Un varbūt tieši tiem iedzīvotājiem, kas ar internetiem un viedtālruņiem ir uz jūras un kam vajag to izdrukāt un taustāmā formātā, vai nu savā pastkastītē, vai aiziet kaut vai uz biblioteku un iepazīties. Un padome arī vairākas reizes ir jau satikusies. Mums ir WhatsApp chatiņš, grupa. Un šobrīd arī ir tapušas 2 idejas, gatavojam arī līderu projektus jauniem sasaukumam. Vēl viens mūsu tāds redzamais notikums, akcija, nezinu, kā to nosaukt, bija aizbraukt un piedalīties Jelgavas Ziemassvētku Andelē Vecpilsētas ielā. Mēs to definējam kā Zaļnieku pagasta ekspo, aizbraukt ar stendu, ar mūsu ražotājiem, uzņēmējiem, pacienāt, kaut ko noandelēt, pilnīgi bez kaut kāda ārējā finansējuma, kam neviens nevarēja noticēt, tad kam jums vispār tas. Tieši tāpēc, lai uzdot jautājumus un parādīt, ka nevienmēr ir jābūt projekta naudai, ka ļoti daudz var izdarīt ar pašu iniciatīvu. Un tas laikam arī būtu viens no novēlējumiem mazāk cepties, bet to enerģiju, ko mēs pavadām šausminoties par varbūt kādiem notikumiem, ierakstiem vai cilvēku lēmumiem, ieguldīt reālā lietā. Jā, tā varētu būt jauna forša tradīcija, kad Jelgavas pagastī ne jau mērās, bet viens otru satiek un ved līdzi īsu prezentāciju. Manuprāt, arī padomes fakts, ka cilvēki, ka pagastnieki sanākuši kopā un biežāk sarunājas ar pagastu pārvaldi, tas ir super forši, jo pagasta pārvalde zina to, ka mēs esam gatavi tiešām sadarboties un kopā sanākam, sazvanamies, satiekamies, plānojam maziņus darbiņus, nelielus, tā nav padomes funkcija,
Bet tas arī tiešām foršs brīdis, jo pagastu pārvaldē noteikti ir patīkamāk būt šeit, jo viņi redz, ka mums patiešām rūp un interesē pagasts. Tas ir vairāk par nenošķūrētu ceļu. Tās ir loģiskas pašvaldības funkcijas, tad forši, kad mēs sanākam kopā un domājam par kaut ko, kas ir viegli ārpus pārvaldes funkcijām, par smukumiem, uzlabojumiem, kopā sanākšanu. Tas ir forši. Mums kā biedrībām, kā pagasta padomē, ir brīnišķīga sadarbība ar pagasta pārvaldi. Varbūt tieši tāpēc, ka nākam klajā ar iniciatīvām, ar priekšlikumiem. Ja kaut ko nevaram, varbūt varam citādāku risinājumu, nevis ar sūdzībām un tādiem pieprasījumiem mums vajag. Un tas ir arī aicinājums Zaļnieku pagasta iedzīvotājiem nākt pie mums ar idejām. Mums jau ir pagasta iedzīvotāju čats, kurā ir gandrīz 100 aktīvie iedzīvotāji, vairāk izteikt savas vēlmes, lai cik liela vai maza tā būtu. Un skatāmies, kurā brīdī, varbūt ne šobrīd, varbūt uz kādu brīdi ir jāatliek plauktiņā. Un tad nāk tas mirklis, kad šī doma ir īstenojama. Tāpēc vajag teikt, manifestēt savus sapņus, savas vajadzības, mazāk čīkstēt, vairāk nākt ar reāliem priekšlikumiem.